braucīt uz blākiem, mēs varam izbraukt uz cauri. Šis bija ļoti grūts brauciens, tāpēc, ka bija baigā migla. Mēs esam tagad iebraukuši Spānijas pusē, mēs gribam iet kaut kur padzert kafiju, kaut ko varbūt uzēst. Mazliet atpūsties pēc visu šitā trakuma. Tā kā tā. Visiem sasildīties arī. Ļoti smuks ciematels īstenībā. Tur piltiņš. Pēc cilvēks sēž, tad tālāk, tā kā tāds laukums, tur arī cilvēks sēž. Katrā ziņā kafiju dzer. Spānijas pusē jau it kā, brokastis var dabūt, tā nav tik liela problēma kā Francijas pusē. Nu ko, Spānija nav Francija, te kaut ko ēst vienmēr var dabūt. Bagātīgāk vai netik bagātīgi, bet kaut ko vismaz var uzēst. Francijas pusē vispār viss bija ciet, tā kā pilnīgi nav nekā. Te mēs pastaigājām pa ciemateli, te dažās vietās sēdēm, man liekas, tās bija viesnīcas, kur cilvēki ēd brokastis, bet mēs atradām arī vienu tādu diezgan modernu iestādījumu. Nekā tāda dižu maizīte, kaut kāda džemiņi, bet vismaz tuņās dabūsim arī kafiju, kaut ko uzkodīsim, varēsim braukt tālāk. Nu ko, mēs esam ieradušies apskatīt ļoti skaistu ainavu. Iso kanjonu. Jā, tūlīt es jums arī parādīšu. Es nezinu, man jau liekas, ka video nekad nevar attēlot to augstumu, to iespaidu, kāds ir, kad tu esi realitātē dzīvē. Bet fantastisks skats. Šis ir noteikti tā vērts tie atbraukt, to paskatīties. Ļoti skaisti. Tas ir Salazāras upe ir izkalojusi to kanjonu. Es te sastāstīju, ka Iso kanjons, bet, vieta saucas Mirador de Iso. Tādā veidā var meklēt kartē. Ļoti skaisti. Vērts atbraukt. Pilnīgi tā gribas skatīties un skatīties. Tāds, iespaidīgs skats. Interesanti, kas tur tālāk, vai tur var kaut kā piebraukt vai ne, man nav nejausmas. Bet es zinu arī to, ka tur ir visādi staigātāji takas arī, tie, kas grib nodarboties ar staigāšanu, arī var piefiksēt šo vietu Spānijā. Pozitīva lieta, reku ir motocikliem stūrītis, un stāvvieta ir diezgan plaša. Mēs, kad te piebraucām, te bija 4, šobrīd nav neviena. Grūti teikt, kā te būs pa dienu vai rīt, sestdien, svētdien.
Bet šodien te ir vienkārši. Piebrauc, nopērkojies un uzreiz var iet uz platformas, baudīt skaisto skatu. Fočēt Instagramam. Kaut ko pamēģināsim uzēst. Šitā ir tā padarīšana, kas mums Dānijā ļoti patīk īstenībā. Tie vietējie, savākais, kas ir. Šitas ir ļoti labs Variants, jā. Tuņās mēs kaut ko, es nezinu, atcīt, man tāds tortīļas, mēs tā domājam. Tortīļa? Arī jā. Šitā ir kārtējā reize, kad mēs ar Arturu piestājām. Mēs Arturam saka, te nekas noteikti nenotiek. Te viss jau ir pamests, te nekas nav, te viss jābrauc garām. Bet un labi, ieies iekšā, ieies. Tur tā viena priekšstāva, tur nekas joprojām nav. Es saku, nē, te viss ir niks. Es saku, nē, uzrakst cika bārs. Nē, zinu, kāpēc es domāju, ka jāiet tālāk skatīties. Tur ārā viena sēdēja ēd. Es domāju, tad viņš ēdienu kaut kur ir dabūjis. Ienākam iekšā. Šitā ir atmosfēra, kas mums ar Arturu ļoti patīk. Arturs paņēma tortīļu. Es maizītu ar hamoniņu. Pauliņu mēs iedarsim kafiju, mēs gribam. Tad mēs tur liedzam par iztību. Ja, ir garšīgi. Arturs vienam vecītim noprasīja, vai tā ir tortīļa. Vecīts, jo, viņš ir tā arī. Viss notiek. Jā, tur vajag klusāk, lai parunā. Ot, mēs ienācām te. Te nekas nenotiek šitajā vietā. Un ārā ķērtiem man tad, zini, atgādināja tādu padomu laiku kaut kādu lielveikala ēku vai kultūras namu, kas teikt ir pamests. Jā, īstenībā atgādina. Bet bija forši, karšīgi. Mēs ap citu uzēdām labāk un lētāk nekā mēs tur tajā Ciemetelī Pirenejos. Tur tikko, ka iebraucām no Francijas, tur mēs par brokastīm samaksājām 15 eiro. Lai tur bija tikai grauzdēta maize un bišķiņ kaut kāds džemiņš. Un, labi, bija svaigs spiest apelsīnu sulu, kas bija labi, garšīgi. Un kafija bija tītā neko. Kafija bija ļoti labi. Te mēs uzēdām Arturs tortīli, ies to savu maizīti, kas bija laba. Ļoti. Tur bija tas hamoniņš, tur bija tomātiņš tāds, tāda pasta uztaisīta, mērcīta no viņa. Un tas zaļais, es tā arī īsti nesaprastu, kas tas tāds bija, kaut kāds artišoks, nezinu. O, 2 koliņas, 12 eiro mēs samaksājām. Un Arturs ir priecīgs, viņš varētu vēl vienu tortīļu uzēt. Es jau gaidu nākošu apstāšanos tortīļā, kā uzēst. Jā, viņš ir tortīļa fans. Un tā. Labi, braucam tālāk, mums te vairs nemaz nav baigi tālu. Kaut kādi 11 kilometri. Nu ko, man liekas, ja es tagad pareizi saprotu Google Maps, tad mums kādi 500 metri te jāiet, tad līdz tai pilī, varbūt arī kā mazāk, kas to lai zina. Mēs esam atbraukuši uz Castillo Javier, tur. Pili ir dibinājis Cēlis jezuītu ordeņu dibinātājs. Stāviet bez maksas. Jo izskatās, ka šeit turisti arī negāž apkārt. Nē, tur bija rakstīts tikai autorizētie. Varbūt tās redzi hoteli, tad tev te noautorizē. Nu jā, bet mēs jau neesam autorizētie. Reku, te arī ir bari, restaurante. Tad mēs iesim, paskatīsimies, cik maksā biļeti, jo man jau ir bišķiņ nojūt 3 vai 8 eiro. Apakaļ ceļā uzreiz ar tortīļu uzēst. Jā, Arturs tik pa savām tortīļām. Bet jebkurā gadījumā braukt ir pietiekami, ir laiks mazliet pastaigāt un pabaudīt kaut ko kultūru vēsturisku. Tenda, veikals, tur notiek kaut kādi šitie te. Jā, tur pa to. Jā,
tie suvenīriņi. Nu, tā mēs esam nonākuši līdz pilī. Iekšā, es domāju, ka Jāiet paskatīties. Kas to lai zina? Varbūt tās, ka šī ir tā pils, kur es teicu, ka ir pa 3 eiro, jo viņi tiešām neizskatās liela. Jā. Tad tā kā baznīca varētu būt, tur ir tie zvani tornī. Te viss dzīvoja, un kad nāca naidnieks, tas saskrēja. Zēja pilī, jā. Cietoksnī. Arī, ka tur cilvēki augšā ir. Jā, cietoksnī saskrēja un aizstāvēja. Nu jā. Viss mans sanēs iekšā. Svētais kaļies numušī devas skaņas. Varbūt. Varbūt tur ieeja grandiozi. Tur ir, kur te laikam kaut kāds plāns ir. 14. gadsimts, 13. 14. 11. Tas ir galīgi vecs. 12. Torre del Cristo. Primer Recinto 11. Un šitas Torre de San Miguel 10. Tas tūriņš. Jā. Tos tūriņš sāk. Un tad... Pagairam nekādas biļetes neredzu. Te var redzēt, ka te ir atjaunots restaurāts. Biļete maksā 4 eiro. Mēs kopā samaksājām 8 eiro. Jā. Te mazlietiņās rinda izveidojusies. Tumši. Un tad te audio gidu vēl varēja pirkt, bet mēs bez audio gidu. Un reku ir tā pils makets. Arī apsakot. No otras puses pat iespējīgāks izzināt. Mēs kaut te ienācām pa šejienu, mēs ienācām iekšā, tāpat turienu un tad tur. Viņiem ir lielā izvēle. Jā. Vispār jau tad ar audio gidu noteikti ir tā, kad ir pastāsti un tad ir... Viņi var pastāvēt, viņš jau nobija Vietnamā. Jā, viņš nobija Vietnamā. Bet mēs ar audio gidiem arī baigi neaizraujamies, tāpēc, ka, vienalga pusi no tā, ja ne vairāk, vēlāk neatcerās. Mēs vairāk esam tendēti uz to, kad vienkārši pastaigāt, pabaudīt, paskatīties, ko izlas un saprot, to saprot, un ko ne, to ne. Tātad es parādīšu, mēs ejam nākamā zālē, kur nav turisti. Vienīgi mans ruso turisto. Baigās klātienes. Jā, čalītim bijusi diezgan tāda piedzīvojumiem bagāta dzīve, kur tik viņš nav bijis Japānā, Ķīnā, Indijā. Pirāti viņu nolaupījuši. Tā kā interesanti. Viņš ir krustnešiem cīnījies. Jā. Viņš visu ko ir darījis. Jēzus redzējis arī. Jā, to viņš arī netīšām ieraudzīja. Mēs arī to smukumu aizies pabaudīt. Mēs esam šitam smukumam uzmetīs aci, jo te ir cipars 6, mums tagad 6 vajag iet. Kaut kāda kapela. Skeleti noteikti atgādina par tavas dzīves īslaicīgumu. Jā. Jā. Varbūt atgādina to pārāk lielu vājēšanu. Vājē, bet ar apdomu, jā? Jā. Te ir smuki. Es tik sāku karturam, ka es bišķi nesaprotu to ciparu sistēmu. Mums vajadzēja pēc 8 iet 9. Es to 9 redzēju, bet es atceram teicu, ai, ne, vai uzkāpsim tornītī. Uzkāpjam tornītī, un te ir 10. Bet kāpēc tā? Jo man liekas, ka no tā 9 uz 10. Jā, bet es varbūt tās kaut ko ļoti skaisti palaižu garām. Tā
Tev tā neliekas? O, pagalms. Galmā neviena nav. Un tad viņiem ir tie audio gidi numuri, un tad viņiem ir vēl šitā tie melnie numuri. Jau var redzēt tur pie durvīm. Tā kā es nezinu, es nesaprotu. I don't understand. Zāli, kur mēs izlaidām, tāpēc dabūjām panākt atpakaļ. Tu taisnība, mēs nebūtu nākuši, kur te durvis ir cieta. Jā, un es atkal neklausīju, tā man arī vīrs vienmēr saka, kad jāklausa. Sievai jāklausa vīrs. Ja sieva pat neēd, jā. Bet ja sieva pat jēd, un tā kā sievai vienmēr liekas, ka viņa jau tad točiņ jēd. Jā, ēdam zāli. Staigājām. Un esam izstaigājuši ārā. Pa vecām drēbēm jāiet. Nu, ej pa vecām drēbēm. Es vecs cilvēks iešu pa jaunām drēbēm. Nē, te var arī tāds slidīgs izskatās. Te Javieris ir gājis. Es domāju, ka mēs noteikti lēnām tuvojamies izējai. Ekspozīcija šeit nav liela. Vēsturiski pārsvarā. Jā, te ir vēsturiski. Ne tikai par, man liekas, par to, ka Javieri, bet vispārībā. Viss ir tik ļoti renovēts, ka es teiktu, ka tā senatnīguma aura bišķiņa ir tā kā pazudusi. Bet interesanti, labi uzturēts. Tā kā, Tevi, jā, viņi atjaunojuši. Jā. Noteikti ar gidu naudu jau gidu tās informācijas ir vairāk, bet mums viņa nav tik ļoti būtiska. Vienalga mēs pēc pusgadu no tās neatcerēsimies neko. Se ha metido al museo. Tā. Se ha metido al museo porque había unas personas ocupando esa parte inferior. Pues bajen, porque es precioso. Sí. Jā, tas bija tad arī viss. Es la vida de Francisco. Museos Instruments, Lamtrantes, Perdantes. Jā. 4 eiro. Es domāju, ka tas bija tā vērts. Jā. Tur vēl ir kaut kāds trepīts arī iet iekšā. Tur varbūt tā ir tā baznīca. Nezinu, baznīca, kaut kas tāds. Cilvēki tur iet, mēs ar tur iesim. Uzkāpsim augšā, paskatīsimies, kas tur ir. Klinti ir uzcālt. Jā. Vienīgais, kas man interesē, kāpēc viņš šitie cēlas? To gan es nezinu. Man liekas, ja es tagad tev nesamundēšu un pareizi atcerēšos, tad viņš bija kā nocietinājums pret francūžiem. Jā, bet... Tajā laikā tie vēl nebija francūži, bet tie, kas dzīvoja Francijas pusē. Jā. Franki. Jā. Ieja. Es domāju, ka tā ir baznīca, ka tā nav nekāda pilsēta. Tā, tas ir. Karsts. Pilnīgi nepierasti, ka baznīcā ir karsts. Vienīgi skaists skats. Panorāma uz tiem kalniem pasies tik skaisti fonā. Jūs klints kādreiz. Jā. Mēs iegājām arī otrajā blakus esošajā baznīcā, kas no tāluma izskatījās pat vecāka nekā pati pils. Varbūt tepat tas, ka Javieris ir apglabāts. Labi, to es izdomāju. Tā kā mēs ar Arturu neesam kristieši, tad mēs baznīcu uztveram vairāk kā tādus kultūra vēsturiskus objektus. Ir te? Jā. Es vēl iziet cauri sētai, nobildēt saviem 5 subscriberiem.
kāda ir sētri, ka tādiem veciem akmeņiem izlikt. Tāds jau kādreiz bija. Jā. Lietas laikā ļoti slidīgi. Bet tagad viņi nav mitri, tad nekāda vaina. No tā. Mēs būsim bišķi pastaigājuši. Bišķi kultūru vēsturi pabaudījuši. Tad mēs dosimies tālāk. Mūsu galvenmērķis ir, mūsu galvenmērķis ir Anso. Neliels ciematiņš, kas ir iekļauts Spānijas skaistāko ciematu sarakstā. No šejienes ir apmēram 68–69 kilometri. Mēs brauksim mazliet pat taisnāku ceļu nekā mums rāda Google Maps ar reiķinājumu maršrutu. Kaut kādiem maziem celiņiem. Nu tā. Un pa ceļam mēs domāsim tālāk, kur te mēs nakšņosim, jo Arturs uz Franciju kaut kā neraujās, un es arī nē. Mums pēc Anso tas maršruts iet atpakaļ Francijā pa vienu kalnu pārēju. Bet, nu, mēs tā kaut kā šodien neraujamies uz tikšanu atpakaļ Francijā. Tāpēc, ka mums ļoti patīk Spānijā. Lai pabaudītu, ka vēl skats uz pili. Skaisti!
Nu tā, mēs esam atbraukuši, noparkojušies. Pozitīvais faktors Spānijā, kā joprojām, bezmaksas stāvvietas, cepurnost. Es domāju, kaut kur Vācijā, Itālijā vai Francijā, es jau tā kā pieredzis, ka vienmēr es jau uzreiz jau skatos, kur te ir kāda maksas bodiņa, bet nē. Mocīti jau parasti noliek. Mocīti, bet arī visur, piemēram, Amalfi jau arī tāda varianta nebija, ka varētu noparkot mocīti bez maksas. Tur arī vietas bija stipri ierobežotas. Ko, un tagad mēs iesim, pastaigāsim mazliet pa skaisto ciematiņu. Kaut kur viņas te bija, bet mēs viņu ņēmām ārā un kaut kur, es nezinu, iebakstījās. Tā, tehniski pauze, sameklēsim saules brilles. Tad mēs esam tai smukajā ciematiņā. Pa darām trepēm bija jāiet augšā. Pilnīgi. Aiziesim uz te baznīcai. Pilnīgi aizalsos. Vai ciematiņš tiešām ir forši? Ciematiņš tiešām ir forši. Burmans brilles. Nezinu, bija ķiverē, tu paņēmi. Nav boksomā. Oi. Viņš ir tāds līdzīgs kā Santillana del Mar. Tikai pagaidām man liekas, ka turisti mēs te esam vienīgie. Lai gan apakšā tur bija pilns ar mašīnām. Bet varbūt arī, es tieši gribēju teikt, iespējams, ka tur arī vietējie. Ja te izskatās viss dzīvo uz vietas. Jā, jo te nav kur parkoties, te nemaz nevar uzbraukt. Nē, noparkoties. Tur kaut kāda mašīna izbrauc cauri, jā. Garāža te bija. Jā, Rēņoja garāža, tur ir garāža, jā. Tur ir kaut kas. Jā, mēs paies pa labi. Šis ir tiešām viņšīgs, tas tipisks Pirenei ciematiņš, vai ne? Es nezinu. Tā es izlasīju, man liekas, ka brauc garām tā arī ir. Redz to baznīcu, to veco torni. Te, man liekas, katrs nākošais ir cietoksnis. Jā, tāpēc es saku tāds tipisks Pirenei. Nezinu. Mēs pa tām trepēm bizinājām augšā. Nezinu. Iekšā tur atkal gauž otrādi, man liekas. Tas tāda ensalāda. Viņš kaut kas tāds. Tā te ir. Šauras ieliņas. Tur šauras ieliņas, reku baznīca. Veci zanu torni. Nākamā šaurā ieliņa. Ciematiņš nav liels, viņam, man liekas, ir iztaigāt žik-žvak. Tāds tiešām ar atmosfēru. Ieejas vārti arī skatās seni tādi iespaidīgi. Neies iekšā, skatīsies, kā tur ir iekšā. Ļoti tumšs iekšā. Īstenībā redzi, tur tikai tāži logi ir. Parasti jau baznīcām tāda liela loga, vitrāžas, te nē. Un līdz ar to te ir tā tumsīgi. Jā, pakārtīgi te tā. Ērģeles kādas. Arī, jā. Ja ko te otrā stāvā ir ērģeles uz galerijā. Nu tā. Vai atskan. Nē, es gribēju iefilmēt, ka tomēr brauc ar mašīnām. Tad viņi arī ir saparkojušies tādās vietās, kad var pabrīnīties, kā viņi vispār tur ir uzbraukuši. Bet maleči. Te jau katra ieliņa ir tāda, kas pasties arī ar atmosfēru. Mēs esam atraduši laikam ciematiņu centrālo laukumu. Vietējie jaunieši. Smuki. Es nezinu, varbūt, vai vienkārši nav mājās. Ir kāds skaistas durvis. Paskaties,
Tur uz to pusi ir skaisti. Uz to pusi ir skaisti. Uz to. Un mēs atnācām no tikpat skaistas vietas. Viss tīrs, sakopts. Fantastiska vieta. Mēs meklējam, kur uzēst. Te būs te nekas. Te nebūs, te tikai. Nebūs, ka viss te. Nē, bet tur mēs, kur gājām garām, tur, man liekas, bija kaut kāds meņu, vismaz bija izlikts. Ja. Varbūt mums jāiet atpakaļ uz to paralēlo ielu. Varbūt. Iziesim tūlīt. Davai. Nu ko, mēs te tā paklīstam. Mēs tur iziesim, tur nebūs tupiks. Man liekas, ka tur ir tupiks. Varbūt tās te. Te ir ļoti skaisti. Bet īstenībā apskats objekti jau te nav daudz. Te ir baznīca. Jā, tieši to es arī gribēju teikt. Pati pilsēta ir tā, kas ir jāpastaigā, jāpabauda, jāpapriecājās par katru ielu, namu, smuko. Jāpabauda, jā, atmosfēra. Daudz varbūt kā vasarnīca izņemta. Varbūt arī, te grūti teikt. Par smuku. Daži te bija daži bāri, kur vienkārši varēja dabūt dzeramos. Tad bija bāri, restorāni, bet mūs abos divos pateica, ka ne, ka ir slēgts. Lai gan vienā, gan otrā varēja dzirdēt, ka ir, čalas un cilvēki ēd un viss ņemās. Un tad mēs tā īsti nesapratām, vai tur ir kaut kādi slēgti pasākumi. Es domāju, ka viņi Vai arī- tev audzē, skaties. Jā, Kapačs. kāpost, kas ir, jā. Kolorādu kāpost. Jā. Nu jā, vai viņiem tur ir kaut kādi slēgtie pasākumi, vai vienkārši tur ir pilns, un viņi vienkārši vairs neņem pretī, vietu nav. Jo mums tas čalīts prasīja uzreiz, pirmais, ko viņš mums paprasīja, ka ieraudzīja, vai mums ir rezervācija. Tā kā tā, un, protams, nekāda rezervācija mums nebija. Tur ir arī VC. Man nevajag, tev vajag? Nē, man nevajag. Ja tev vajag, mēs viņam, ja ne, tad mēs... Nu, lūk, un tad Arturs paliks tagad bez tortīļas, bet es viņam ieteiktu nebēdāt. Jo no Spānijas mēs nešķiramies pavisam. Vai kā te ir smuku? Jā, ļoti. Var redzēt aiz muguras. Skaists pagalmiņš arī. No Spānijas mēs nešķiramies pavisam. Jā. Vai Espaņolu. Mēs tagad brauksim atpakaļ Franciju. Naktsmājas mums ir sarunātas rezervētas par saprātīgām naudiņām. Un tad mēs vakarā apskatīsimies maršrutu, sapratīsim, kas un kā. Ja kaut kādā brīdī mēs atkal brauksim iekšā Spānijā. Un tad jau Arturs dabūs savu tortiļu. Es vēl gribētu kādu tapas uzēst, sangriju iedzert, vīniņu. Patīk mums tā Spānija, patīk. Ko mēs varam par to teikt? Šite galvenais, ka visi tā vajag sakop. Jā, Bet viss nav tāda. pārspīlēt. Jā, tā, var arī just, ka vietējie veļi žāvējās mašīnas te ir arī noparkojušies. Vasarā dzīvo, bet ko viņi te pa kalniem var staigāt, braukt Jā. ar riteņiem. Jā, Vairāk jau te nav ko darīt. jā, Veci cilvēki te dzīvo. varbūt arī. Viņai nepatīk, ka tu nosauc viņu par vecu cilvēku. Kā? Viņai nepatīk, ka tu viņu nosauc par Nē, vecu. es saku, veci cilvēki te dzīvo. Tā, labi. Tur mēs kaut kā Itālijā, kur veci cilvēki ļoti daudz bija atceries. Apšņojām Jā, te vienā smukā ciematā. vietā. Tā arī tāds Arī pamests ciemats. Ne pamests, bet tāds. smuks. Labi, mēs dosimies tagad uz Mocīti un brauksim tālāk. Un pa šitām trepēm ir jādeso augšā no stāvvietas. Treps ir diezgan stāvas. Es nezinu, vai video to var tā redzēt. Bet ēnā vēl tā, bet saulē karsti. Tāpēc jau es arī tagad tāda veca bija aizalsusies, kad uzgāju augšā. Nevarēju attelpoties. Tas jau tik mans atlēts uzskrien augšā žik. Bez piepūles. Vai ne? Tā kā veca sieviņas arī teica veco.
Ko var darīt, ka tev sievi vecom? Nu tā. Tagad gan mēs dodamies tālāk. Mēs izbrauksim to kalnu pāreju. Un principā mums tagad ir priekšā tikai braukšana, nekāda skatīšanās mums pagaidām nav. Redzējis, kā mums būs tajā po. Varbūt mēs kaut kur aizies bišķi pastaigāt, bet po mēs nebijām gatavojuši apmeklēt. Mēs tu vienkārši brauksim tāpēc, kad nakts mājas tur ir par normālu saprātīgu naudu. Kamēr mēs esam ocīti cita zirdziņiem, mēs apģērbāmies tāpēc, ka vērs paliek. Braucam kalnos. Jā, gaid.
pārdomās, vai mums nevajag kaut ko O, rekursi. pamainīt. Jā, viņš ir slēgts. Vai mums nevajag kaut ko pamainīt ar maršrutu, jo šodien mums kaut kā galīgi neveicās. Ejam pāri. Ne, burgers tā. Jā. Viss kalnu pārējais, ko mēs šodien braucām, bija baigā miglā. Nu tā, ka, izbraukts ir, bet pilnīgā bezjāgā, jo neko mēs neredzējām. No rīta vēl tā, bet mēs tagad no Spānijas esam iebraukuši atpakaļ Francijā un likās, ka pa dienu jau viss ir, jau migli prom. Kudīši! Tāda pati migla, un tas bija atkal kaut kāds crazy brauciens. Un es tagad domāju, varbūt mums ir jāpārskata vai no maršruts, vai no jāizpēt uzmanīgāk laika prognozi, jo, nav jau jēga no tāda brauciena, ne? Labi, tagad mēs iepirksimies kaut ko vakariņām, un tad jau ziņošu tālāk. Mēs arī iet tajā burgers tā. Nu ko, mēs pēdējai pircēji mums jau laiku palūdz aiziet pie kases. Tad mēs nopirkām salātiņas, visu, ko mums vajag uzēst. Rekuj mūsu hotelīts, Atlantic Hotel. Īstenībā ļoti labs variants. Samaksājām 64 eiro. Tas ir pa 1 eiro pat mazāk nekā vakar pie tiem piligrimiem. Tā ir normāla viesnīca. Motus garāžā. Tā kā man baterija ladējās ārā, viņa jau man rāda 0. Tad es šodien arī atvados. Mēs ir noguruši, mēs ies atpūsties. Tā kā saldus visiem sapņus bāja. Man būs čipuki šodien. Kas tad? Čipuk man būs šodien. Vinčiks. Un vinčiks, jā, Bordeaux. Viss. Saldus visiem sapņus.